Kā jūs izdomājat kopā startēt? Jūs tā kā viens otru tā kā satikāt fidrējot, ja? Viens sēdēja maliņā, otrs sēdēja maliņā, vienkārši tev beidzās tārpi, piegāja paprasīt tārpi, čau, man sauc Aleks vai man sauc Oto. Nu, bez mazliet. Kā jūs? Smuks breks, tev arī smuks breks. To es startējam kopā. Maucam Latvijas čempioni. Ko jūs kā jaunās paudzes sportisti varat iemācīt vai ieteikt vecajiem? Tā ļoti kritiski paskatoties jo parasti ir otrādi. Es gribu zināt, ko jūs varētu ieteikt viņiem. Nu, pieņemsim, bet reāli es gribētu teikt, ka sezonas laikā mēs pavadām vidēji 4 līdz 5 dienas uz ūdens nedēļā. Un tas ir apvienojot visu darbu kopā vēl. Tas nozīmē, ka draudzinājiem un ballītēm laika paliek pavisam maz. Tikai ballītes to vienkārši jāmāk apvienot. Ar līdekam tikai ballītes. Bet arī nav slikti. Sopēs frekvencē. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Esiet sveicināti Copes frekvences 2. sezonas 1. sērijā. Esam paņēmuši tādu nelielu gradošo pauzīti pa vidu vasara. Daudz atvaļinājumu, dažiem komandējiem, dažiem basketbola Āzijā. Bet esam atpakaļ. Daudz jautāja, kur esam palikuši, kur epizodes. Bet esam atpakaļ un sāksim jauno sezonu ar jaudīgiem jauniem džekiem. Mūsu šoreiz studijā ir klāt Oto Marinaki un Aleks Šārnovičs. Sveiki. Sveiki, džeki. Sveiki. Laipni lūdzam. Laipni lūdzam. Paldies. Jā, jūs neesat nejauši aicināti šodien mums parunāt. Pirms mēneša nepilnu Latvijas kausa izcīnīts, jeb Garmin Predator Cup 2023. Jaudīgi izbāzāt, teiksim tā, 87 citas ekipāžas. Vai 88? Kopā bija 88. Jā. Tā kā to var izdarīt tik jauni džeki, tur bija tik daudz pieredzējuši sportistu. Kā jūs to izdarījāt? Pirmkārt apsveicam. Jā, pirmkārt apsveicam. Pirmkārt apsveicam ar labo rezultātu, jo es domāju, mēs neesam vienīgie, kas ir tiešām patīkami pārsteigti par to, ka jauni džeki izpogā ļoti pieredzējuši džekus tik lielās un nozīmīgās sacensībās. Pastāstiet, kā jums tas izdevās? Protams, liela nozīme spēlēja arī tā pieredze, kas viņiem ir. Bet es domāju, mums ļoti labi palīdzēja tas, ka mēs esam jauni. Un mums ir tā uguntiņa acīs vēl daudz izteiktāka. Un mēs ieguldījām lielu darbu tajā. Mēs uz ūdens atradāmies jau 2 nedēļas pirms sacensībām dienā, bez pauzēm. Un smagam darbam jau kādreiz jāatmaksājas arī. Bet es domāju, ka tas nebija negadījums, tas bija diezgan likumsakarīgi, jo mums arī vispār šī sezona jau uz augšu iet, ar katrām sacensībām rezultāti paliek labāki. Un mēs attīstamies un savā starpā nekašķējamies, abi piekrītam vienotai taktikai. Jā, ir reizes, kad viens pasaka to, otrs to, bet beigās abi saprotam, ka nē, tomēr tā viena bija pareizāka. Un, teiksim, Garmin Predator Cup bija tāds kā sagadīšanās, ka jūs tur pieteicāties, vai tas jau bija tāds laicīgi plānots pasākums, kur jūs gājāt uz to, ka jūs būsiet dalībnieki un tur arī, teiksim, strādāsiet uz tiem noteikumiem, uz to zivi un uz tiem ūdeņiem? Pagājušajā gadā mēs jau piedalījāmies, palikām 6. Mums pietrūka laba izmēra zivis. Tad šogad vairāk ieguldījām laiku tieši uz lielo zivju meklēšanu. Un es uzskatu, ka mums izdevīgāks ir tieši šāds formāts, kur vajag ķert tikai 9 zivis. Un kad mums nav jāstresot par to, lai ķertu mazas zivis un ātrā tempā. Kas mums, ja mēs ieguldītos vairāk ar vēlmi tajā, mēs varētu, es domāju, to arī mierīgi darīt. Bet, manuprāt, mums, vismaz man interesantāk ir ķert lielas zivis. Es domāju, Aleks šajā piekritīs. Pavisam noteikti. Bet, Aleks, kā tev pašam, kā tu skaties uz Garmin Predator Cup, ar ko tas atšķirās no pārējiem, teiksim, sacensībām, kur līdz šim bijis dalība? Par ļoti interesantu formātu.
tas, kad ir ļoti kodolīgas sacensības, labi parādīts gan skatītājiem, gan pēc tam pašam interesanti pēc sacensībām vērot tās 2 dienu tiešraides, dzirdēt visus studijā viesus, viņu piebildes, novēlējumus, pamācības citreiz. Jā, jo šīs sacensības ļoti atšķirās ar, piemēram, no Latvijas čempionāta, kas lielākajai daļai skatītāju interesi ir maz. Turpretīm Garminam redzējām tiešraidē, cik daudz cilvēku skatījās, jautājums uzdeva, sekoja līdzi, jūta līdzi. Tāpēc, jā, paldies visiem organizatoriem, Kristapam, Kotānam, kad tiešām līmenī visaugstākajā salīdzinājumā ar pārējām Eiropas sacensībām, kas tikko Zviedrijā notika, balfons, tur nobalst salīdzinot ar to, kas tikko bija Garminā. Tāpēc, jā. Par jūsu laimēto uzvarēto balvu noteikti parunāsim. Vai jūsu makšķerēšanas sporta karjerā Garmin Predator Cup uzvara ir augstākais punkts šobrīd? Pavisam noteikti, es tā gribētu teikt, bet tā nav arī pirmā uzvara, jebkāda veida sacensībās. Ir arī citas mums uzvaras bijušas iepriekš. Varbūt varam izdarīt drusku chronoloģiski, cik jūs ilgi esat laivās? Un, teiksim, tā tendence, kad jūs sākāt pirmo gadu, kurās vietās jūs bijāt, jā, un kā jūs sasniedzāt, kā jūs tikāt pa kādām vietām līdz Garmin Predatoru uzvarai? Pats sākums laikam bija Covid sākums. Mūs arī tas tā kā iedrošināja un ļāva izpausties, jo vairāk laiks bija jāpavada svaigā gaisā. Apstākļi piespieda. Jā, dabas vēlme. Bet, jā, un radās iespēja arī nopirkt laivu, iegādāties. Un tad izdomājām, ka jāmēģina. Un labākā pieredze nāk tikai caur sacensībām. Jo ikdienā ķert ir viens sacensībās, kas ir pavisam cits. Tev nav iespēja attaisnoties, ka tev laikapstākļi slikti vai kas vēl. Bet tas ir cik gadi? 2 gadi. Es pakomentēšu. Jau bija aizmirsām par to Covid. Kad viņš īsti bija? Mūsu pirmās sacensības no laivām bija ESMA Honda Cup. Tas bija 2020. gadā, kur mēs jau pirmajā posmā starp, tie paši cilvēki, kas šobrīd piedalās čempionātā, tie paši arī tur. Mēs bijām 6. vietā. Tas bija mūsu pirmās sacensības, kuras jau iedeva ļoti labu pamatu, kad mēs varam. Pieredze, jo, neviens mums nerādīja, nestāstīja, mācījāmies paši. Grūtā pieredze, smagā pieredze, bet rezultāti ir. Rezultāti būs. Tas ir 20. gads. Tad Latvijas čempionātos kā jums ir gājis? Ja nemaldos, pirmais bija 2021. gads, kad pieteicāmies. Pat nespēju atcerēties, kas bija pa posmiem, bet zinu to, ka bija posmi, kuros nostartējām labi, bija kuros sliktāk. Bet nereiz nepalikām ārpus pirmās puses. Tādējādi sapratām to, ka laikam tas, ko darām, ir pareizi. Ka esam attīstāmies pareizā virzienā un saprašana arī pareizi. Tad tagad šogad jau sanāk 3. gads, kad mēs jau startējam Latvijas čempionātā pilnu sezonu. Un pirmajā sezonā, kad jūs Latvijas čempioni startējāt, atbrauc jauni džeki ar lielu laivu, visi skatās lielām acīm. Kā jūs uztvērat? Kā nopietnas konkurences? Kā jūs pieņēma Bariņā? Es jau sākumā iesmēju, ka es esmu viņiem kā dēls. Dažam labam tur. Man bija tikko palikuši 18 gadi. Bet Aleks bija pa 5 gadiem vecāks. Tad viņam jau bija tā pieredze jau nedaudz lielāka. Tajā visā varbūt arī un saprašana. Ir kas palīdzēja, ir kas atbalstīja. Ir, kas izturējās arī nosodoši, ko tādi sīkie pazaudējuši no sērijas. Bērndārs. Jā. Bērndārs tikko parādīja, ko Garminā var izdarīt. Tas sanāk, ka jums vajadzēja bišķīt arī pierādīt, ja, kad tas vecums nav tik nozīmīgs, ka jūs varētu arī bieži izviest pogas arī jau pieredzējušajiem un arī vecākiem dalībniekiem. Viens vecums, tas jau vairāk tā saistās ar pieredzi. Bet otrs ir smags darbs, ko ieguldam pirms sacensībām un arī ikdienas copē. Kā mēs pavadam, mēs nereiz neķeram kaut kādas zivis, ko mēs neķertu sacensībās arī. Mēs ļoti arī atzīmējam vietas, laikus un visādas tādas sakritības, kas ir. Un, tā jau tālāk arī izejam un domājam, ko darīt. Un tas arī palīdzēja, ne? Kā piemēram Garminā, tas ļoti palīdzēja, ka mēs bijām piefiksējuši laiku, cikos ķerās un kur. Jo
kā jau gadiem tas ir zināms, bet vairums laikam to aizmirst vai nepiefiksē vai nepadomā. Tad ļoti jāpievērš tam uzmanība, kad pieņemsim tajā un tajā vietā tikos ir iznāciens. Un tas, protams, mainīsies ar laiku, bet pieņemsim, ja tu nedēļu pirms sacensībām to esi atkodis, nedēļas laikā tam diži mainīties nevajadzētu. Ir, protams, gadījumi vai negadījumi, bet lielākā mērā tomēr stabilitāte. Globāla situācija nemainās tur pa nedēļu. Bet, teiksim, varbūt nedaudz atgriežoties apakaļ jau pie Garmina un arī aizskrot to, ko tu tikko sāki stāstīt par to gatavošanos sacensībām. Teiksim, kā jūs viņu vispār redzat, kāds tā procedūra, kam jūs ejat cauri, lai jūs labi sagatavotos sacensībām un arī būtu tas rezultāts? Visa pamatā ir plāns, pie kura arī cenšamies turēties. Tas ir tāds uzzīmēts uz papīra plāns. Bez mazā, jā, bet tas plāns, ja pieņemsim, šobrīd bija 2 nedēļas līdz sacensībām, mums plāns it kā bija visām jau izdomāts 2 nedēļām, bet pēc pirmajiem 4-5 treniņiem taisam sapulci un saprotam to, ka paredzētais plāns tomēr nenoderēs, un atkal viņu mainam, un tad jau sākam skatīties jau sīkāk un precīzāk, ko mēs varam uzlabot. Jo, kā jau arī minējām, tad līde, ko mēs bijām atraduši, lielo, tad sapratām, ka tas laikam ir tas, ko mums vajadzētu nolikt mierā, un pieslēdzāmies tā, lai uzaudzētu lielus asarus. Tad to arī mēs atradām, un īstenībā tas prasīja, man liekas, arī visilgāko laiku atrast lielus asarus stabilus. Un tam mēs pavadījām, nedēļu mēs pavadījām, meklējot tikai asari dienā. Man kā feederistam jāsaprot, ko nozīmē nedēļu meklējot. Tas ir katru dienu, cik stundas un cik kilometri jānobrauc, lai to asaru atrastu? Katru dienu sākām pusstundu pirms sacensību paredzētā laika jau uz ūdens atradāmies un finišējām aptuveni, kad beidzas sacensības, varbūt stundu vēlāk pat. Un tas ir tā, ka jo tuvāk sacensībām, jo mazāk āķis izmantojam, bet braukājam pa lokālām vietām un smagi strādājam ar dažādiem mānekļiem. Pēc tās nedēļas treniņiem, man liekas, laivā nebija kur kājas pērt, tāpēc, ka viss bija mānekļos uz zemes. Jo vienkārši ņem 5 metienus ar katru mānekli, ir, nav. Ir īpaši vietās, kur tu zini, ka viņam jābūt, vai arī sānskatos, tu esi pamanījis viņu. Vai jūs paši esat piefiksējuši, cik stundas esat bijuši uz ūdens? Es domāju, ka motorstundas, ja paskatās, mums apkopi jātais reizes 100 motorstundās, mums sezonā sanāk vismaz 1, dažreiz pat 2 apkopes. Tas ir tas laiks, ko mēs braucam. Cik vēl ir laiks, kamēr motors ir izslēgts. Bet reāli es gribētu teikt, ka sezonas laikā mēs pavadām vidēji 4 līdz 5 dienas uz ūdens nedēļā. Un tas ir apvienojot visu darbu kopā vēl. Tas ir iespējīgi. Tas nozīmē, ka draudzinājiem un ballītēm laika paliek pavisam maz. Tikai ballītes ar zandāšiem. To vienkārši jāmāk apvienot. Ar līdekam tikai ballītes. Bet arī nav slikti. Bet cik tas ir stundas viens treniņš? Tāds reāls viens treniņš, cik tas ir stundas? Tagad, pieņemsim, uz Garminu mums bija, nemaldos, mēs sākām katru dienu 6:30 no rīta uz ūdens jau un līdz 4:00 pēcpusdienā. Tātad tas sanāk 10 stundas grupi, sakot. Katru dienu, bez pauzēm. Tas ir 2 nedēļas, jā? Tas ir 2 nedēļas. Jautājums, ko jūs par nakti strādājat? Atbraucot atpakaļ no treniņa, bija dienas, kad līdz vēlai naktī, gan arī līdz rītam bija strādāts. Un tad 2-3 stundas miega un atkal esi laivā un strādā. Un pirms sacensībām jau dažas dienas pirms man viens čoms jau pateica, to Džeki, jūs izskatāties diezgan drausmīgi. Tā kā būtu nedēļa koduši. Bet kas ir tas drives? Kāpēc jūs gribat to darīt? Kāpēc gribat laiku trenēties, gribat uz ūdens būt? Kāpēc? Tas adrenalīns, kas ir sacensībās, noķerot to zīvi pēc tā izpildītā plāna, ir vienkārši neaprakstāms sajūta. Tātad plāna salikšana, plāna izpilde un rezultāts ir tas, rezultāts ir pilnīgā nirvana. Ja 3 saliekās, tad ir ekstāze pilnīgākā. Es pieļauju, kāda tā ekstāze bija pēc Garmina uzvarēšanas. Tad 2 nedēļu darbs ir rezultējies. Plus 30 grādu karstībā. Tur ekstāze bija īstenībā laba, jo vienā no momentiem varēja redzēt, kad izvelkot metrīgo līdeku otro kājā es dabūju āķi sev, pilnībā iedzenot pēdā viņu iekšā. Un bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem un sejas izteiksmēm es viņu izrauju sev no kājas. Un turpināju makšķerēt, pat nejūtot sāpes īstenībā sākumā. Bet pēc tam, kad adrenalīns beidzās, tad bija tā, kā bija īstenībā. Bet es domāju, ka tas tāds mans subjektīvais viedoklis, tad jūsu vecums īstenībā jums spēlē par labu.
ja jūs varat atļaut sev pie tādas slodzes nodarbināt tās 2 nedēļas un gan makšķerēt, gan strādāt, gan arī uzballēties un visu pārējo darīt, ja, es domāju, cilvēkiem gados jau tas būtu diezgan grūti, ja, vai pat neiespējami atsevišķos momentos. Mūsu gadījumā mums jāizvēlās vai copēt, vai strādāt. Tā kā, nevar neko citu. Tas ir gan fiziski, gan morāli ļoti smagi. Nav nemaz tik viegli, un tāpēc arī bija, kad jau pasmējās, ka Džeki izstās ļoti slikti jau. Jo, tu tās 2 nedēļas neesi miegu īsti dabūjis, tu esi visu laiku tādā vieglā stresiņā, jo tuvāk sacensības, jo tas stress vairāk aug. Kaut gan es sevi pieķēru vienā brīdī pirms Garmin kausa, tā bija laikam 4. diena, kad tas stress noplaka, tāpēc, ka mēs bijām tā kā atraduši pilnīgi visu. Un bija sajūta, ka visam jāizdodas. Jo asari lieli ir atrasti, līdeklis liels ir atrasts. Vajag tikai savā ziņā veiksmi, kurai pēc smaga darba būtu jābūt. Un tad jau viss saliksies. Par zandartiem mums uztraukums nav šo sezonu vispār, man liekas, bijis īsti. Tāpēc, kad 2 nedēļas pirms mēs 1 dienu tikai bijām uz zandartiem iebraukuši, paskatījāmies, viņi tur ir. Viss skaidrs, zinām, ka noķersim. Tā ir zils, ko mēs tā kā ikdienā agrāk ķērām. Un tad zinām to, ka nakts laikā mūs pamodinās, un mēs tāpat zināsim, ko kā darīt, lai viņi noķertu. Protams, var salikties, un bija arī gadījums, kad mums bija jau noķerts 2 no 3 nepieciešamajām zivīm, zandarti tieši. Un mums pietrūka vēl viens, lai aizvērtu sarakstu, un kas pa lielam jau nodrošinātu arī uzvaru. Tāpēc, kad sapratām to, ka metrīga līdeka jau ir labs bonus, 40 asari, viss ir nodrošināts. Un tajā brīdī ieslēdzās kaut kāds pilnīgākais bardaks, un sākās tukšās copas. Un bija 6-7 tukšās copas, tā, kad jau sēž zivs galā un aiziet. Un tad arī bija svarīgs moments, kad viens uz otru nesāk stresot, bļaustīties vai ko. Viens otru pabalsta, pastumj uz priekšu, un kaut ko mainam, uzlabojam, un tad jau viss būs labi. Un tad tas arī sanāca arī sacensībās. Un, teiksim, par to, kas sanāca, kas tieši bija Garmin kausā, ja jūs varat padalīties no tādām detalizētām lietām, kas bija tas, kas tiešām nostrādāja. Ja citiem varbūt, lokācijas, ēsmas, tehnika, kas bija tas, kas nostrādāja? Es gribētu teikt, ka tieši uz asariem mēs bijām iebraukuši, nostrādāja izspēles veids. Tātad pati tehnika, kā pasniedz mānekli, tāpēc, kad apkārt mums mēs redzējām vēl 4-5 laivas, kas ķēra, bet pat tu nebija tik veiksmīgi, kā mums tas bija. Un mēs tur sacensību laikā, ja nemaldos, 1,5 stundas laikā bija aptuveni 30 copas no lieliem asariem. No 30 centimetru uz augšu. Kamēr apkārt cilvēki skatījās un nesaprot, kā. Savu pakomentēšu šo asaru situāciju. Paldies Mārtiņam Madrītskim par vietu, par mānekli. Viņš ielika pamatu šai vietai, šim māneklim, iedeva ticību mums. Tāpēc asari tieši uz viņu, mūsu otras komandas kapteiniem, Mārtiņam Madrītskim. Paldies. Bet, viņš tiešām to točku pateica, lai mēs pamēģinām. Bet tur bija mērķis zivs sākumā līdeka, bet it kā runa bija par to, ka arī asari esot kontakti bijuši. Un tad tālāk jau atlika tikai pareizi izstrādāt un noticēt māneklim, kā Aleks teica. Jā, ticamība svarīga māneklim. Tad arī noticējāt arī Latvijas čempionāta pēdējā posmā šogad jau noķerēt to 47. Tieši uz to pašu mānekli. Un mums treniņos arī atkal bija 40 plus asari. Tā kā, es domāju, labi, tik liels nebija gaidīts, teikšu atklāti, bet virs 40 centimetriem mēs bijām pārliecināti, ka kādam ir jābūt noteikti. Tas ir jūsu rekords paša? Tas man personīgi ir rekords. Jā. Tev, Aleks, cik liels asars? 41. Cik tas ir svarā? 7. ir pusotrs kaut kāds notiekums. Tas īstenībā būs grūti pateikt. Mēs neesam arī tā svēruši lielās zivis, bet es domāju, ka 1,5 kilograms tur bija noteikti, jo viņš bija zāļu asaris. Un viņš nebija varbūt tā kā pats uzbarojies, bet viņš bija tāds diezgan apaļīgs. Un viņu ar 2 rokām pat apķert īsti nevarēja. Jā. Kā domāju, cik Latvijā lielākais kaut kur peld? Es zinu oficiāli par to, ka viena no ekipāžām pagājušajā gadā pirms Garmin noķēra 52 cm, bet tas bija jūras asars. Viņš ir daudz garāks, stievāks. Viņš nav tik smags. Un es domāju, ka viņam svars varētu būt arī aptuveni līdzīgs. Bet tā kā es domāju, Latvijas rekords arī tepat Lielupē kaut vai dzīvo. Noteikti. Vai Daugavā, ne? Tie paši babītas asari, tur ir Lielupē grozos. Jā. Viņi tur nāk ārā un viņi tur dzīvojās. Un Daugavā, kad mēs ķērām Garminam,
40 asarus tur varēja tiešām daudz ķert. Bet tur, kur ir 40, tie tur jābūt arī, es domāju, tam vietējiem 50. Vectētiņam. Vai mamucim? To es viņam neesmu jautājis. Tas tad, kad satiksimies, tad uzprasīšu. Nedaudz atgriežoties par jūsu copas pirmsākumiem. Parunāsim arī, kā jūs izveidojaties kā tandēms, bet loģiski jautājums vienmēr ir, kā jūs sākāt vispār makšķerēt. Jā, kā tas ir tā kā, droši vien, ka visiem standartiņš 4-5 gadi. Abiem diviem tēti bija. Neteikšu, ka sportisti līmenī, vismaz man, bet viņš bija kaislīgs makšķernieks, un viņš ielika kaut kādus pirmsākumus, un vispār cieņā pret zivi, kā izturēt, kā visu darīt. Un tā aizraušanās arī parādījās tajā brīdī. Un visu sāku ar pludiņu makšķeri, tālāk jau pārējot uz feederu makšķerēšanu līdz gandrīz sporta līmenim. Un tajā brīdī, es vienā no reizēm Varkaļu kanālā ķerot brekšus, par kaimiņu man uzradās šis jaunietis. Un sākām runāt. Kādā kanālā? Varkalī. Tas droši vien ap augustu kaut kur. Jā. Un sākām tā kā, kad kaut kur braukāt kopā ar feederi, bet mašīnā kaut kā vienmēr ielikās līdzi viens spinning kāds. Un tad uz maiņām mēs ķerot brekšus, otrs tikmēr ķer ar spinningu asarīšu, turpat gaujā. Un tad pievērsāmies vairāk spinningam, sākām ķert no krasta, kā tā teikt, pilsētvidē. Un tad jau parādījās laiva, parādījās iespējas, un sapratām, ka lielāka izaugsme būs sacensībās nekā ikdienā vienkārši ķerot prieku pēc. Es atzīmēšu uzreiz šo momentu, kad vai jūs abi piekrītam apgalvojam, ka sacensības būtiski veicina jebkura makšķernieka tehniskās un vispār spējas noķert zivi? Pavisam noteikti. Jā. Jo te arī spēlē tas faktors ļoti, kad tā zivs jau ir sadurstīta, viņa paliek uzmanīgāka. Ir reizes, kad tiešām ir bijis, kad met, ko gribi, ķerās uz visu. Bet tad pienāk sacensības, un tomēr strādā tas viens māneklis, tā viena izspēle. Tad, respektīvi, mēs aicinām visus, kas vēl nav pamēģinājuši makšķerēšanas sportu, noteikti pamēģināt, jo tas pātrinās to procesu, lai saprastu zivi, saprastu, kā ķert vairāk un lielāk un vispārējo. Pavisam noteikti, jo Latvijā arī mums tā savu veidu makšķerēšanas politika ir diezgan parocīga. Ja citās valstīs tev jāmaksā lielas summas, lai tu vispār piedalītos sacensībās, tad Latvijā, kā piemēram šobrīd Garminā, bija 100 eiro dalības maksa uz to, ka tu vari saņemt 30,000 balvu. Tas ir kosmos. Plus pārējās balvas. Un nebija ierobežojums laivu jaudās, laivu izmēros. Tu varēji atbraukt ar gumijas laivu, kurā ietilpst 2 cilvēki un kaut ar airiem. Protams, kā redzējām arī otrā vietā, kas palika, tad S&D Fishing. Viņi arī ļoti labi nostartēja, viņiem nav tā lielākā laiva. Un es arī zinu citas laivas, kam ir lielās, un viņi nekur augstu nav tikuši. Tāpēc, kad vai nesalikās kādam, vai arī kaut kur kļūdījās savās taktikās. Jo treniņos ieguldītais, es domāju, ka vairums jau bija ieguldījis daudz laika un daudz ko bija sapratuši. Vienkārši tas, ka sacensībās bija plāns nepareizs. Bet, teiksim, atgriežoties pie jautājuma, ko Renārs iesāk, tad kā jūs izdomājat kopā startēt? Tas arī, bet man vēl interesē. Jūs minējāt, ka jūs viens otru satikāt feederējot, ja? Jā. Vienkārši, jūs tur viens sēdēja maliņā, otrs sēdēja maliņā, vienkārši tev beidzās tārpi, piegāja, paprasīja tārpi, čau, man sauc Aleksis vai man sauc Oto. Bez mazāk. Kā jūs? Smuks breksis, tev arī smuks breksis. To es startējam kopā. Maucam Latvijas čempi. Salikās uzreiz, kā cims ar roku, viss domāšana. Jo ļoti svarīgi tas, ka tu laivā viens ar otru spēj sadzīvot. Jo gribētos jau par laimi vai nelaimi teikt, ka laivā mēs pavadām kopā laiku vairāk nekā ģimene. Reāli, jā. Un ja tu nevari sadzīvot tur tajos 3 kvadrātmetros 5, tad atvaino man, nekas labs tur nebūs. Jā, kā redzam, daudzas komandas tādējādi arī pajukušas. Tieši gribēju saprast, kas tas jūsu iņjan, kā jūs, kāda jums tā sinerģija veidojas. Uzreiz pirmā atskatiena. Brīnišķīgs mīls stāsts. Šoreiz studijā. Romants. Bet tā tas notiek parasti. Baigi labi. Jo ilgāk kaut ko mēģina, jo mazāk kaut kas sanāk. Tad ir negaidīts moments un lūdzu. Mums arī svarīgi, ka mēs neesam viens otram tādi kā yes-men. Kad
piekrītam viens otram bez vārda. Mums ir divas dažādas domas, mēs liekam plus, mīnus, un beigās nonākam pie viena kopējā rezultāta, kuram abi piekrītam. Jā, un tas, kad spējam uzticēties viens otram, jo ir bijuši reizes, kad Aleksis pasaka, vai aizbraucam tur, iedod man 5 minūtes. Man ir sajūta, ka tur būs. Tā ir tā vieta, kur mums jāaizbrauc. Tas nostrādā, un tāpat arī man bijis, kad nostrādā man sajūta, ka tur viņai jābūt. Aizbraucam un ir. Tas reāli arī bija šeit Garminā ar līdekām. Jā. Mums bija jau 2 līdekas. Mums bija 2 līdekas jau noķertas, un vajadzēja vēl, melojam. Mums bija viena 68 cm līdeka noķerta. Autos saka, ka jābrauc uz turieni, uz vietu X. Saku, mēs bijām aizbraukuši līdz pirmai vietai, kur bija lielās arī. Nogājām garām, mēs dabūjām tikai 7 tukšās copes, un arī jau sākās tā mazā panika, kad copes ir, viss ir, bet dzīves te galā nav. Un tur no tās vietas vēl pārsimts metru attālumā ir otra vieta mums iestrādāta, kur treniņā arī bija lielās. Tur bija tieši ceturtdienā, mēs dabūjām 2 virs metra. Pastāst sīkāk. Tur Aleksam bija rekords galā, un es meistarīgi ar Sačuku paspēju padarboties. Jo laivā mētājās mantas, un ko es laikam paklupu sanāca. Un tajā brīdī Sačuks ieķērās māneklī. Un zivs tur turējās aiz zoba. Un kā dāvanu par to, ka es viņu Sačukā dabūju, bet ne līdz galam, zobu viņa atstāja. Bet pati aizgāja un atvadījās no mums. Un tā bija līdeka virs metra stabili. Kur mēs redzam kadrā zobu. Tad tas zobs ir īstenībā arī diezgan tāds liels. 2 centimetri. Šī līdeka mums arī iedeva pārliecību, ka tajā vietā jābūt, ir lielās zivis tieši šajā līdekā. Cik liels tā varētu būt? Tā zobas briežot. Ap 1,10 m tā arī bija. Varbūt tiešām tā pati, kas paņēma. Zobu nepārbaudījām. Bet tās vietas 2, kas mums tur ir, viņas jau strādā jau gadiem. Un kopš pirmās dienas, kad mēs iebraucām Ķišezerā, pirmā reize laikam bija 2020. vai 2021. gadā. Mēs iebraucām un bija kaut kādas 4-5 točkas, kur iebraucam un pēc sajūtām, šitai jābūt labai. Un no tām 4-5 točkām tagad vienu mēs esam tikai dzēsuši no sevis. Mums ir palikušas 3-4 točkas, kuras mēs ikdienā arī izmantojam, un tur tās zivis ir. Tad uzmanieties no kāda, kas jums sako līdzi no tāluma un piefiksē GPS-ā. Ir bijuši gadījumi tādi, kad pilnīgi sako laivas 2-3 pat. Un skatās, ko mēs darām un kā darām. Tagad arī Garmin kausā bija, ja nemaldos, Ukraiņu laiva un arī lietuviešu laiva. Viņi braukāja un GPS atsita vietas, kurš ķer un filmēja. Un tad mēs arī sākām taisīt pat muļķības. Tur paņemam speciāli citus kātus. Uz lielām līdekām mētājam ultralaitu vai otrādāk. Lai bišku pajauktu cilvēkiem, jo, kā zināms, arī drīzumā ir pasaules čempionāts Latvijā. Un tad nedrīkst atklāt visas kārtas vēl. Un tas arī bija brīdis, kad mēs bijām visu izdarījuši jau tajā dienā. Mēs varējām atļauties jau bišku. Jaucam pēdas, kas sacīt jāsaka. Jo tiešām visi pētīja, visi skatījās, visi analizēja, ko katrs darīja. Tieši ārvalstnieki pārsvarā. Jā. Bet tās vietas, ko jūs sakat, kas jau gadiem tur atstrādātas un izpētītas un vēl joprojām strādā, viņas tiešām nemainās. Tas nozīmē, ka tā, teiksim, ja man ķerot balto zivi, katru gadu, teiksim, iet ledus, un viņš to gultni nedaudz pamaina, un tas bedres pamaina. Ezeros tas nav tik aktuāli, upēs, ok. Bet upēs arī tāpat tās ir kaut kādas vietas, kur ir līcīši vai kas, tur tas ledus iekšā netiek. Un, ja tur, piemēram, dziļums ir 5-6 metri, tam ledum tur nav ko darīt. Viņš var atnest tikai jaunu koku, varbūt kādu, kas atkal uzlabos vēl točku. Ok, tas labi. Bet, un tādām vietām arī ticība, un tu aizkavējies viņās ilgāk. Varbūt ir arī kāda labāka vieta. Bet, ja tev nebūs ticība vietai, māneklim, izspēlēji un tā tālāk, es domāju, ka tur rezultāts diži nebūs. Tas sanāk arī, kad ļoti liela nozīme ir tieši tām točkām, ko jūs atstrādājat. Un tā mājas trasa, priekš pasaules čempionāta, īstenībā mums vajadzētu, kā Latvijas pārstāvjiem, būt diezgan prioritārai, tāda lielai priekšrocībai. Es domāju, ka šī ir viena no labākajām iespējām, kas Latvijai ir bijusi pēdējos gados, ka tieši mājas ūdeņi, mums ir ļoti stipras ekipāžas. Es domāju, ka rezultātiem būs jābūt labiem, jo treniņos, cik es noprotu, jau tagad sāk gatavoties džeki. Tur arī līmenis visu cieņu. Mēs no viņiem skatāmies un arī mācāmies, kā pieņemsim Ruslans ar Aleksandru. Tā ir ekipāža, kas jau gadiem ir topā.
Un tad arī mēs skatāmies, kā viņi to dara, un ņemam piemēru, paši kaut ko uzlabojam, skatāmies, kā ķer ārvalstīs citi. Kaut gan es varu pateikt to, ka tieši dzīvo tehnoloģiju līmenī Latvija laikam ir vadošā valsts nu jau. Oho, diezgan skaidrs apgalvojums. Nē, es ar citu šo arī teikuši, ir daži mūsu viesi, kad mēs laivu tehnoloģijā esam diezgan tālu apguvuši to visu. Tas, kā mēs Es biju izkoduši, kā viņi strādā, kā viņi var pielietot. Nu, Latvijā, ja tā paskatās, nu jau gandrīz katram otram ir panoptiks, kas ar laivu ķer. Daudz maz profesionāli vismaz noteikti. Un, ja paskatās, kā mēs viņu izmantojam un kā izmantoja, pieņemsim, vēl pagājušajā gadā Holandē, tad varējām redzēt arī Zander Pro atklāto. Tad diena pret nakti, kaut gan tagad, nu jau, cik dzirdējām, tad arī pārējās Eiropas valstis, kas tuvāk tieši Latvijai, tāpat ir Polija, Lietuva, viņi esot nākuši klāt. Nu, un tad nu jau tas līmenis ir daudz maz līdzīgāks. Tā kā es domāju, vēl vienu gadu varbūt mēs esam priekšā, bet drīzumā tas viss var mainīties. Tāpēc es domāju, ka pasaules čempionāts, kas tagad norisināsies Latvijā, mums ir jāizmanto tādu iespēju. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Turpināt par pasaules čempionātu, kas notiks Rīgā pēc 3 nedēļām. Garmin Predator Cup noteikti tās labs informācijas avots priekš ārvalstu izlasēm, tie paši laivu ieraksti ar vietām un tā tālāk. Cik zinu, tad pāris izlases jau ir ieradušās vai daļa, kas šeit sāk trenēties. Un noteikti ir viņiem kaut kāda vēlme iegūt informāciju no top komandām. Vai kaut kas ar jums sazinājies? Jā, mums uzreiz pēc sacensībām bija tāds starpgadījums, kad viena no ārvalstu ekipāžām pie mums pienāca un interesējās, kā mēs viņiem varam palīdzēt, ar ko. Un ka viņi ir gatavi pat savā ziņā. Viņi neteica jau tiešā nozīmē, kad samaksāt, bet par atlīdzību. Deva mājienas, ja? Deva mājienas, jā. Tā nošķiņķot, respektīvi, lai dabūtu točkas. Jā, bet, kā jau arī mēs uzreiz pateicām, ka, tomēr pasaules čemps ir pasaules čemps. Un mājas. Un mums tomēr ir svarīgi, ka Latvija ir starp top komandām. Un nebūs arī, es domāju, noslēpums, ja mēs arī piedalāmies šajā visā pasākumā. Mēs palīdzam sagatavoties tātad mūsu ekipāžām. Mēs treniņu procesu piepalīdzēsim, ko varēsim. Tā kā jā. Kā jūs vēl sacensību laikā, pasaules čempionāta laikā varat palīdzēt izlasēt tikai attālināt? Sacensību laikam jau nekā īsti, bet pirms sacensībām ir ļoti liels darbs jāiegulda. Laiks arī nav tik daudz, jo, kā zināms, tad oktobra sākums jau būs periods, kad mainīsies ļoti krasi laikapstākļi, zivs uzvedība un vispārējais, un tad sanāk, kad tu nevari gatavoties jau 3 nedēļas pirms, bet tev jāskatās jau tā pēdējā pusotra nedēļa. Un tajā pusotrā nedēļā jau vairāk informācijas avoti, jo labāk. Jā, Rīgas ūdeņi arī ir specifiski ar to, ka viņi ir ļoti lieli. No Daugavas lejas līdz Lielupas augšai. Tādas ekipāžas to nevar pārbaudīt. Jā, tā pašā laikā tātad Hess mums ir viens ierobežotājs, tad augšā ir mazais Baltezars, un tad mums ir Buļupe, Lielupe. Varbūt trakākie skries arī tālāk. Bet, jebkurā gadījumā, tā akvatorija ir tik liela, un tas resurs, cik ir, tik ir. Tad ir jāgatavojās tam. Un, kā zināms, tad arī pašos pirmsākumos mēs bijām laikam viena no tām retajām ekipāžām, kas par mums arī varbūt nedaudz smīņāja, kad mēs ķērām asarus tikai. Mēs nepievērsāmies tik ļoti zandartiem un līdekam. Līdeka mums ir tāds mazais tabu mūsu laivā. Tāpēc, ka tā ir laikam zivs vienīgā, ko mēs ikdienā vispār neķeram un negribam pat redzēt laivā. Ikdienā. Kāpēc? Kāpēc tā? Kas jums pēc līdekām? Tā makšķeršanas specifika zālēs, ka katrs metiens ir zālēs, vai ir zivs, vai čupa ar zālēm, kurus tu kas pēc tam nost. Tāpat arī specifiskais aromāts līdeku. Jā, tas ir izteikts. Un jūs esat tik tālu tikuši. Es esmu sajūts. Viss vienā dožu. Rīgas ezeros ir vietām arī izteikts aromāts. Un kā arī tajā pašā laikā, ja zivs jāatbrīvo, starpgadījumi ļoti daudz notiek. Aiz slinkuma neuzvelc cimdu vai ko. Un ir asiņains pasākums. Ar roku nav izmantojama pārējā. Zandars arī, manuprāt, ir diezgan asiņains pasākums. Zandartu vairāk asiņains viņam pašam. Un diezgan letāls bieži vien, tāpēc, ka ja visu neizdara ātri un pareizi, tad
lielākoties viņi neizdzīvo, diemžēl, pēc tā visa. Un šogad mums bija gadījums, kad, pieņemsim, gatavojoties vienām no sacensībām, mēs Rīgas ezeros ieraudzījām paukšu peldošu līdeku, kuras garums bija gandrīz 1,20 m. Cilvēks bija pacenties, visu izdarījis, it kā aiz labākās vēlmes, atlaidis, tikai viņš nebija padomājis par to, ka viņš bija nolicis līdeku uz karstas virsmas. Jā, un viņai bija smukas čūliņas. Tajā dienā bija plus 30 grādi, saule bezvēš, visiem lentes laivā uzkarsēts, un tās bija uzlikta uz karstas lentes. Sausas karstas. Viņa visi bija apdegusi no galas līdz astiem. Tādu palaist vainā. Nu, it kā gribējis kā labāk. Labi gribēdams, jā, bet tā zivs... Bet tas notiek kaut kāds moments, kas jāņem vērā, ko daudz, bet neaizdomā. Jā, tas tāpēc arī labs variants ir Latvijas čempionāts vispār, ko teikt Garmins. Mums lentes ir balts, un viņas tai saulē tomēr neuzkars tik ļoti. Protams, mēs viņus arī cenšamies uzturēt slapjas. Mums ir 2 līdz laivā, kurš jau kopš paša sākuma mums ir saslapināts. Slapjais dielīts. Jā, tādējādi nodrošina to, ka mēs lentu pirms zivs noslaukam, tādējādi tīra lenta ir un pašu zivi noslaukam. Jo var gadīties kaut netīrumu vai kas. Nu, lai nav pēc tam, kad uz lentes ir fočēta viena zivs, ar rokās pavisam cita, jo viņai pēkšņi nav tie netīrumi uz sāna. Jo arī labs variants, ko mēs redzējām pēdējās sacensībās no laikas top ekipāžu. Viņi savos lentes tur aeratorā iekšā ūdenī, ēnā. Viņas vienmēr ir augstas, vienmēr ir slapjas, tāpēc mēs arī noteikti to ņemsim vērā. Jā, un tur arī savā ziņā ir tumšāks nekā ārā saulē, un tādēļ tā zivs tik ļoti nepsiho. Jo, kā varēja redzēt tiešraidēs, pilnīgi visām ekipāžām bija problēmas ar zandartu, kā mēs jau esam pieraduši. Tātad pirmo reizi, kad zandartu atlaiž no rokām, viņš sāk psihot. Nu, un tā psihošana viņam var beigties diezgan letāli. Un, tāpēc tādā ziņā, ieliekot viņu aeratorā vai paturot pat ārā sačukā, ātri noliekot uz augstas lentes, viņš neizjūt tik lielu diskomfortu, ātri visu tiek galā, un viņš no tā aeratora nevar neko tālu aizlikt. Viņš tur pat pa viņu arī lēkā. Nu, labi. Nedaudz prakses. Jā. Bet šeit arī var pieskarties tā tēmai par to, kā apieties ar to zivi, un vai visiem makšķerniekiem nevajadzētu pirms sākt makšķerēt iemācīties to darīt pareizi, noliekot kaut kādus pārbaudījumus. Tikai tad tu tiec pie tās makšķernieka kartes. Tas būtu vērtīgi. Par pārbaudījumiem jā, bet tai pašā laikā ir iespējams sazināties ar sportistiem. Es domāju, ka neviens sportists neatteiks padomu. Uzprasīt, kā ar zivi apieties pareizāk un tā tālāk. Kā redzams, Vācijā ir šāda piekopta jau ideoloģija, bet tur arī rodas atkal nākamās problēmas, ka katram reģionam ir sava. Nu, un tad ir jāskatās un jādomā. Varbūt kaut ko varam pat uzlabot. Jā, tur jāskatās. Man liekas, Vācija ir tāds diezgan ekstrīmu piemērs. Tur catch and release nav iespējams, manuprāt, ne? Nē, man bija, es tikko, kad biju Serbijā, pasaules čempionu Fīderī, šogad man Vācijas izlases treneris pienāca pie mums galdiņu tur parunāties. Viņam izrādās, viņš tikko bija apprecējis latviešu sievu. Un te viņš stāstīja, ka viņiem ir baigās problēmas ar treniņu procesu, jo viņi uzglabājumos tīklos nevar paturēt pat sīkzivu. Respektīvi, viņiem zaļie neļauj vispār turēt to, ko noķert uzreiz atlaid. Tas nozīmē, ka tu reāli nevar piefiksēt svaru. Viņi brauc vispār pat uz citām valstīm, citām vietām trenēties, jo viņi vienkārši pārāk liels spiediens tas ir tieši tā. Un jābūt kaut kādam balansam, lai tas, lai būtu tas sportiskais elements un būtu arī, teiksim, tā zivs būtu tik saudzīgi turēt. Jā. Bet tas, ko Renāri, tas, ko jūs teicāt par to, kad vai varētu pakonsultēties ar kādu no sportistiem. Jā, laba ideja, bet es domāju, ka liela daļa, teiksim, laivotāji vai makšķernieki, viņi domā, ka viņi visu zina, visu māca. Un ja tu viņus, teiksim, nepiespiedīs to apgūt, vismaz tās bāzes lietas, viņš to nedarīs. Jā, jo ir pietiekami daudz visādi ārprāt, ko tu redz tur Facebookā un visur pārējais. Jā. Tā kā es noteikti iestājāmies, ka vajadzētu viņus tomēr eksaminēt, vismaz uz bāzes lietām. Jāsāk izglītot. Jāstāst, jārāda, jo daudziem ir tas nepareizs priekšstats, ka zivi nevar atlaist, zivi nevajag atlaist, viņi neizdzīvo, kādos pannas viņā labāk dzīvosies nekā atpakaļ ūdenī. Tāds, diemžēl, ir. To pašu varam Facebookā redzēt, šajās superslavenajās grupās ar skaistajām bildēm, vannās, dušās, izlietnē, aiz acīm. Tas, man liekas, pats ekstrīms. Tas ir, un tu palas komentārus, tas ir normāli. Viņu uzturēt, tas ir normāli. Tas ir normāli. Atlaist zivi. Bet jūs paši zivis ēdat? Minimāli. Vienīgā zivs, laikam, ko es ir pāris zivs, tikai ko mēs ēdam arī tā. Vienīgā, ko varbūt biežāk ikdienā, tas ir zandarts, bet arī tos mēs,
ķeram mēs daudz, bet mājās paņemam varbūt 1-2 tādus, kuriem redz, ka neizdzīvos tikai tāpēc, ka viņam ir bijis āķis žaunās, vai arī viņš ir... Ekstremāli baru trauma. Mēs arī ļoti skatāmies lēnām velkam ārā zivis lielās, kad pieņemsim, ir vietām tie 18-15 metri. Un piedomājam par to, bet ir gadījumi bijuši, kad tagad pievērsāmies šogad vairāk samu ķeršanai. Un tad liekas, ka ir galā sams, tāpēc, ka ir perfekti peldējis, kā viņš pa grunti kaut kur nav īsti līdz galam saprasts. Kaut gan arī jau panoptiksā var noteikt, kas tā ir pa zivu, bet gadās dažreiz starpgadījumi, tā teikt. Kāda metrīgā zandarta? Jā, mēs bijām netīšām driemām. Bija tā, kad 90. zandartu uztver pa mazu samu, un visu, viņam pa lielam ir gals klāt, bet paveicās, ka mums bija laivā to brīdi adatas. Un tad izdevās atgaisot, un ilgāk viņam pasakojot līdzi, viņš smuki nolaidās uz grunts. Mūsuprāt, viņš jau izdzīvoja, bet to jau neviens nezina. Bet darījām visu to labāko, ko varējām viņam. Un tad ēdam, ko vēl es personīgi ziemā asari, bet tie filejas. Un tagad arī no šī gada laikam mūsu uzturā parādījies vairāk sams. Bet arī tos mēs skatāmies patu. Tagad, piemēram, pēdējā reizē mums bija lomā 3 sami, mājās aizgāja tikai 1. Jo, jāskatās, tas, ko mēs arī zinām šobrīd, kā izturās pret samiem vietām, samus daudz ārā uz 1-2 pārdod. Es domāju, tas resurs nav mūžīgs. Tur bija kaut kāda Facebookā nesen bija tur šausmas. Es domāju, tās lielos 2 vai 3 viņš tur bija. Tā ir aizberga redzamā daļa. Jā, tas ir aizberga redzamā daļa, kas tiek parādīts. Tas pats, cik ir tādi, kas neko nerāda un neafišē. Un, kā zināms, tad tirgus šobrīd ir pārpildīts ar samoju. Jā, tas, kas šobrīd notiek ar samiem, tas ir... Bet interesanti, teiksim, tu domā lielo tirgu kaut kādu, jā? Man pazīstams darbojās zivju pārstrādes sfērā, un viņš teica, ka agrāk tā cena bija tiešām tāda kā ekstra zivs, kā super zivs, tad tagad tā ir palikusi kā ikdienišķa zivs, tāpēc, ka esot pārpildījuši tirgu. Piedāvājums milzīgs. Bet zinām arī par cilvēkiem, kas ikdienā dzīvo mašīnās, dzīvo teltīs, dzīvo uz laivām un ķer vienkārši vienu pēc otru ārā un ved uz pārdošanu. Tā atbilde viņam ir, kāpēc viņam jāstrādā, ja viņš var nopelnīt šādā veidā. Bet kā vispār, teiksim, ar samiem ir? Man pašam interesē tā zivs, ka jūs teicāt, ka jūs ķerat viņus tagad. Kur jūs viņus ķerat? Rīgā vai tālākas koknes? Es dzīvoju pie Rīgas Hesa mājā un mums sanāk... Abiem diviem tas jau kā mājas ūdens, tad tur jau esam daudz ko atraduši, sapratuši. Bet samu populācija vislielākā jau laikam būs koknesē. Tur viņi tiešām ir daudz, tur tomēr arī dziļumi lielāki, daudz zemūdens mežu. Samiem ir kur dzīvot un vairoties, un viņiem tur arī parocīgāk vairoties. Tāpēc, kad, kā zināms, Daugavas augštecē ir seklāks, zāļaināks, viņiem ir kur nārstot arī. Stāvākas kantas ir, ļoti laba barības bāze. Tikmēr Rīgas Hesā, mums ir viss vienā dziļumā daudz maz, ja neskaita tikai pašu augšu, bet tur jau tās vietas nav tik daudz. Un īstenībā ir diezgan liels iztrūkums ar balto zivi. Kad ikdienā mēs braucam ar panoptiksu, balto zivju barus, pieņemsim Rīgā, mēs redzam vietām vēl, bet arī vairs nav tik daudz. Jo te ūdeņi tieši ar jūru saistīti ir. Jā, bet pieņemsim Rīgas Hesā, viņu vienkārši vairs nav. Ļoti maz to baru. Bet kāds jums sami izēduši? Pat varam tikai minēt. Izķerts vai kas, vai ko, bet Es domāju, ka tādas lielos bažas nevar izķert. Jautājums ir, vai viņiem ir pietiekama migrācija bijusi ar jūru un visu pārējo. No Rīgas Hesā viņiem nav vispār kā tāda migrācija. Mākslīga ūdenstilpa un 2 hesi. Dīķis. Jā, dīķis. Tad tas varētu būt arī atbildi. Viņa lēnām un tāpēc arī varbūt tā augštece viņa tomēr ir kā upe vēl daudz maz līdz tam Hesam. Tad tur, es domāju, ka viņiem tie apstākļi ir nedaudz vismaz parocīgāki. Tagad atgriezīsimies par sportu. Lai tos rezultātus sasniegtu un tos Garmin kausus vinnētu, nav tikai tās darba stundas uz laivā, bet noteikti nozīme arī aprīkojumu. Kurā brīdī jūs sapratāt, kad jums ir par īsu ar vienu spinningu? Viens spinnings, man liekas, mums varbūt jau pat pašos pirmsākumos īsti nebija. Tāpēc, kad ir tomēr dažādas tehnikas, dažādas svara mānekļi. Un
sākotnēji mēs laikam pievērsāmies vairāk asarim, un tad mums bija tie giga kāti, daudz un dažādi. Mikroģigs, viegls džigs, medium jau džigs, tad jau smagāks džigs. Un tad sapratām to, ka sacensībās ir arī tāda zivs kā līdeka, un tai vajag laikam vēl citus kātus. Un tad jau ir sacensība pieredze, kad pieņemsim iepērkam jaunus mānekļus, jauna tipa, jaunas ražotāja. Viņiem tomēr atšķirās ļoti izspēles veids, svars, pretestības, un kad vajag arī cita veida kātus. Un tad šobrīd jau laikam esam nonākuši, kad laivā ikdienā mums stāv 10-11 kāti uz abiem kopā, un ir reizes, kad liekas, ka ir pa maz. Tāpēc, kad katrai zivī, katram māneklim ir savs. Jo, kā pieņemsim arī viens no labiem piemēriem, mums ir, šajā gadījumā Aleksam ir Arion Spinnings, kurš ir ļoti jūtīgs un pateicīgs tādā ziņā. Un viņš jau viņu var izspēlēt tādas spēlītes, ko ar jebkuru citu varbūt kāds nemaz nevarēs, ko es pilnīgi arī piekrītu viņam. Bet viņam atkal ir nākamā atdure. Tikko tu tiec līdz zālēm, tā zālēs ir schodi. Jo viņš ir pamīkstu atkal. Un tad tu saproti, ka tev vajag atkal cietāku kātu. Tu nopērci cietāku priekš zālēm. Un tad atkal audz, un tev tie kāti krājās. Un tu jau viņus nemet ārā. Tu nopērci tikai to vienu klāt jaunu. Gadās sezonas, protams, ka tu salauzi vai ko. Bet arī, ja tu salauzi, tu jau viņu neizmet. Tu pārsvarā viņu atjauno. Nopērk jaunu spici vai nopērk tādu pašu. Bet tas izklausās pēc tādas nopietnas noliktavas jau gan kātiem, gan arī visā pārējā. Mānekļiem. Nerunājot par to apjomu mānekļiem. Nav jēgas par jautāt vienkārši. Jā, bet ļoti daudz ir. Bet jums, cik es saprotu, jums ir laiva, arī viss tehnika aprīkota, viss pārējais arī. Kas, teiksim, kā ar finansējumu, kas jums palīdz organizēt izmaksas, jo izmaksas pietiekami ievērojams. Jo laivu sports nav lēts. Jā, noteikti. Tas nav noliedz. Tas ir skaidrs, ka tas ir laikam viens no dārgākajiem sportiem, kas ir vispār. Tāds tautas sportiem ir īpaši. Nerunāsim tur varbūt par kaut kādiem jau globāli jau zināmiem. Bet kā jūs piesaistīt? Jā, atvainojiet. Tieši manis interesē, kā var piesaistīt kaut kādu sponsoru. Gadījumā varbūt kas savādāks ir, bet kā vispār sportisti var piesaistīt? Manuprāt, jau paši pirmie sponsori ir paši sev sākotnēji. Un tālāk jau veidojot rezultātus, tu vari tikt pie labākiem. Un sadarbības līgumiem. Un kā pieņemsim, mēs arī šobrīd mēģinām dabūt sev vēl klāt citus atbalstītājus. Kā pieņemsim, uz šo sezonu mēs dabūjām Ošelūru mānekļus. Un tātad tas jau ir savs. Kā jūs viņus dabūjāt? Pastāst, kā kāpēc Oskars tieši ar jums strādāja? Jā, kāpēc tieši ar jums? Kur jūs viņus tur nomakšķerējāt? Laikam labi rezultāti tomēr viņa izpratnē arī mums ir bijuši, bet mēs arī laivu tehnoloģijās ļoti daudz laika ieguldījām. Mums parādījās labi lomi, labi panākumi, un novērtē to laikam. Un tad gan viņš, gan mēs esam tajā ieinteresēti. Un tā arī veidojās sadarbība. Un tagad arī mēs skatāmies uz lielākām sadarbībām, kas ir arī ārvalstu. Redzēs, kā tur izdosies varbūt tās. Bet tas ir jādara laicīgi noteikti. Un tā esam savu CV. Ko viņi sagaida no, teiksim, no tādiem latviešu puikām? Šeit vairāk laikam Aleks varēs jau. Jā, bet ko viņi sagaida? Ko viņi prasa, lai jūs tur... Es vairāk strādāju ar šiem piedāvājumiem, sponsoriem, sadarbībām. Ir kā ir, kad šie ārzemju lielie uzņēmumi, viņi nav ieinteresēti tajā Latvijas mazajā tirgu, īpaši šajā Baltijas nostūrī. Uz kaut kādām Eiropas lieliem skatuviem viņi ir gatavi pavilkties ar norunu par lieliem mačiem, par lielām sacensībām, ar lielu screen time. Latvijā tas ir pāris uzņēmumi, kuri gatavi sadarboties ar makšķerniekiem, ekipāžām, bet lielākā daļa ir sadalīta. Mēs iegājām šajā sportā pirms 2 gadiem. 2-3 gadiem, un lielie jau degvielas jau ir sadalītas. Palielam, jā. Tāpēc cenšamies runāt ar mazajiem. Kā oši, super. Dzīvīgāki mānekļi, manuprāt, nav. Zandartu, ko mēs izmantojam, tas ir 90% no mānekļiem mums tiešām ir tikai Ošelūra. Varbūt vēl kaut kāda pāris ir, kas ir klāt priekš kaut kādām reizēm, kad ir nostrādājuši. Bet jā, priekš līdekām mēs izmantojam arī viņa mānekļus kaut kādās reizēs. Bet, protams, nevar aizmirst to pašu svēto poļu brīnumu, kā Aleks ir iesaucis viņu. Roleksiņš, jā, mums laivā viņam ir jau iesauka Rolex. Kāpēc? Tāda saudabīga vērtība viņam ir. Viņam ir Rolex tur rīmējas. Jā, un
Nu, uz asariem, jā, un uz asariem tagad viņš izstrādā tos mānekļus, ļoti daudzus vēl ir jau kaut kādi pirmie parādījušies. Esam jau notestējuši arī supermānekļi. Tā kā es domāju, tuvākā, tālākā nākotnē tas būs viens no lielākajiem ražotājiem. Es domāju, ja ne Eiropā, tad Baltijā noteikti. Ok, bet tad atgriežoties pie tā jautājuma, tad ko viņi sagaida? Viņi sagaida screen time, ko viņi vēl sagaida? Viņi sagaida kaut kādus, tur nezinu, sociālajos tīklos, kas ir aktīvi. Viņi sagaida lielu sekotāju skaitu, viņi prasa atpazīstamību, teiksim tā, gan Facebookā, bet ir daži, kas ļoti koncentrējās uz tieši YouTube, TikToku, uz šiem video time, nevis tieši klikšiem Facebookā par bildēm un tam līdzīgi. Tas priekš Latvijas specifiski, tas tirgus maziņš priekš YouTube. Tur ar tiem 1000 skatījumiem ir grūti savākt kādu sponsoru. Tas tie pārsvarā vietējie, kuri grib atbalstīt, kuri bieži vien paši ir makšķernieki, kuriem tas ir sirdī, tradīcijā. Tas ir superīgi. Tā kā, jā, mēs varbūt pat savu reklāmu uztaisam, kad mēs meklējam viņus. Un, droši, ja ir kāds, kam tiešām interesē, var sūtīt piedāvājumus, sazināties ar jebkuru no mums. Mēs esam tiešām ieinteresēti tajā, tāpēc, ka nevajag jau arī daudz, kaut vai sīkumiņš, bet tas ir patīkami. Un, ikdienišķa problēma arī, ka mums bija, kad laivā gribās ēst pusdienas laiku. Tad taisam paši sev līdzi. Varbūt ir kāds, kas ir gatavs uztaisīt un iedot laivā par reklāmu. Kā variants. Tā kā iespējas ir daudz, un tāpēc arī mēs skatāmies šobrīd uz Eiropas līmeņa mačiem. Tāpat arī Skandināvija. Un redzēs, ko mēs nākamā sezonā spēsim un ko nespēsim. Kā, jā, ambīcijas mums ir. Tas priecē. Tad runājot par jūsu to tramplīna veiksmes stāstu, kad jūs salīdzinoši īsā laikā esat sasnieguši salīdzinoši augstus rezultātus. Mēs zinām, ko jūs esat, jūs pastāstījāt, ko jūs esat darījuši, lai to izdarītu, bet vai ir kāds, kas jums arī bija palīdzējis, teiksim, lai pilns mentors, kas ir, lai parādīs kaut ko priekšā, jo skaidrs, ka daudz lietas var pats saprast. Bet jūs daudz stundas arī pavadat uz ūdens, arī iemācāties, bet tāpat tās noteikti jums kaut kas ir palīdzējis arī bez tā. Jā, tātad galvenais jau bija tomēr jau tas smagais darbs īstenībā, jo daudz jau nemaz negribēja neko atklāt sākotnēji. Tad tagad, kad sākām... Liedza tos padomus? Nē, bija kaut kādi varbūt tādi vienkāršie padomi, ko, pasaka, ej, meklē tur un dari to. Ziemeļiem. Bet, jā, bez mazvai, bet ko tas tev dod? Līdek ir zālēs. Jā, bet gadu, divus atpakaļ, tad jau sāka mūs tā kā saprast, ka, mēs laikam arī kaut ko mākam. Un ka mēs varam arī izdarīt kaut ko. Un tad sāka palīdzēt jau, cik palīdzēt, ja mēs paprasījām, mums arī atbildēja. Un tāpat arī mēs cenšamies, ka, ja būs kāds jaunietis, kas, piemēram, vēlas pievērsties copei, vai kaut vai jebkurš pieredzējis cilvēks, jebkurš, mēs arī palīdzēsim, ko varēsim. Protams, neatklāsim varbūt tur vislabāko vietu, bet paskaidrot, kā, ko darīt, tā nav problēma. Un šajā gadījumā, es gribu pieminēt, protams, mēs iestājāmies sākotnēji biedrībā Mēs zivīm, kur mums ļoti palīdzēja pašus pirmsākumus Toms Deinants un Vitālijs Vilcāns ar Stasu Osipovu. Pēcāk arī Ikomas Normunds mums palīdzēja kaut ko ar līdekām, bet tā globāli, lai saprastu, kā aptuveni, ko viņš dara. Bet tai pašā laikā mēs arī ieguldījāmies paši, skatoties, kur citi ķer, kā ķer, ko viņi ņem vērā, uz ko viņi met, kādi tur ir dziļumi un tā tālāk. Tāpat arī ar laikapstākļiem un visu pārējo. Mums ir tāda neoficiāla grāmatiņa galvā, kur mēs esam to visu pierakstījuši. Un tad viens atcerās, otrs atminās arī kaut ko, saliek kopā, reku ir loģika. Tad tā arī mēs to izaugsmi un parādās kaut kādas jaunas vietas, un no tām atkal izejam, un tad jau skatāmies, ko tālāk var. Un pieņemsim, pirms Garmin kausa mēs gājām nevis tikai pa savām vietām un kaut kādām, kas mums patīk, bet mēs gājām pat pa tādām vietām, kuras, liekas, dzīvs tur nekad nevarēja būt un nebūs. Un tikai tāpēc, lai izslēgtu visas iespējamības, ka viņi tur bija. Tomēr, pēc sacensībām, ka liekas, varbūt viņa tur bija, varbūt tur. Nē, tu zini, ka viņa tur nav un viss, un tu esi pārliecināts par to. Un tu notici tam, ko tu esi atradis. Turpinot par tām ambīcijām, tad
kāds ir plāns uz atlikušo 2023. Gada sezonu un ko varbūt varat ieskicēt 27. Gadu arī? Par 23. gadu tagad ir atlikušas pēc pāris dienām tā saucamais Rīgas kauss, ko organizē e-bauts. Tad tajās mēs nostartēsim, un tad jau mums būs mēnesi atpūta, ja tā var to teikt. Cik no atpūta? Smags darbs atkal, bet bez mūsu piedalīšanās sacensībās, tad tā ir gatavošanās pasaules čempionātam. Un pēdējās sacensības, kas mums ir paredzētas, tas ir Sarkandaugavas kauss kaut kad pa vidu. Sarkandaugavas kauss? Jā, tās ir tādas draugu komercmači, arī jau gadu no gada notiek, kur mēs piedalāmies, tāpēc, ka tur arī organizēts tiek diezgan labā līmenī. Priekš tik maziem komercmačiem arī balvu fonds ir diezgan labs. Un ir interesanti, un arī izdomā katru gadu jaunus noteikumus tieši uz zivīm, kas jāķer un cik. Un tad pēdējās sacensības, kas noteikti mums ir paredzētas, kas būs novembra sākumā, ar sniedziņu, jā, kā jau pagājušajā gadā tas bija, tas ir Zanderkaps, Okay, ko organizē Ratarbeits. Un tad tur mums ir jāaizstāv šogad tituls. Koknesē, ja? Jā. Bet tāda diezgan, teiksim, tas 3. 4. kvartāls bija diezgan aizpildīts, es teiktu. Teiksim tā, vasarā, man liekas, es pat nebiju devies īsti nevienā ceļojumā vai atpūtā, jo visu laiku tu esi uz laivas. Brauciens, tev katru dienu ir kā ceļojums uz laivas. Kā jums liekas, mājinieki, cik ilgi šo pacietīs? Kamēr kādu zivi atved kādreiz, tikmēr viss ir kārtībā. Bet, un arī kaut ko vinnē. Jā, un kamēr vinnē, tikmēr ir prieks, jo īstenībā, jā, es ļoti lielu paldies varu pateikt ģimenei, jo pati laiva ir no ģimenes arī nākusi kā pat ne dāvana, bet kā arī ieguldījums, jo tagad arī mēs to atmaksājam savā ziņā. Mums ir ļoti lieli fani mājās. Pieņemsim, zinu, ka Garminam sekoja līdz 2. dienā pilnīgi visi. Pat rādi un draugi, kas teica, ka tādām nesako, bet pat tie bija esot skatījušies un fanojuši līdzi. Tā kā jā, tas ir tāds dzinējspēks īstenībā. Un turpinot pa 24. gadu, jūs kaut kādas izskanēja kaut kādas lielās ambīcijas un plānu, kaut ko varat ieskicēt? Varbūt atklāt nedaudz vai vēl izstāst? Tas ir to standarts Skandinavijas sacensības. Jā, tas būs finanses, jārēķina. Standarts tas gluži nebūs. Tas ir tādas ierastās, ko visi zina. Okay. Zināmās. Jā. Nesauksim vārdā, viņas tur dažādas 2-3. Tā ir vislielākā mūsu platuma grādos tā skatuve. Nerunājot tur par Amerikas pusi, bet šis kontinents tad visspēcīgākie, samērīt savas prasmes ar ne tikai Latvijas līmenī, bet arī visaugstākajā līmenī. Bet jūs tur statēsiet kā jaunieši vai jau kā pieauguši? Es nezinu. Var savu nokvalificēt. Vēl jau jautājums, vai startēsim. Tāds arī ir, jo tas ir mērķis, ko mēs gribam sasniegt, bet, kā jau zināms, līdz katram mērķim ir kaut kādi solīši jāliek, lai sasniegtu. Un tad, jā, kā jau Aleks teica, tās ir finanses pirmām kārtām. Tātad tur nav iespējams, kad pa naktīm tu strādā un pa dienu atkal makšķerē bez miega. Loģistika. Jā, mums ir, pieņemsim, jānogādā tā pati laiva uz turieni, un, kā zināms, mums ir Lund laiva, kurai pārvietojoties Latvijas robežās, mēs vēl ņemam atļaujas, lielgabarīta. Un tātad pieņemsim tādā, ka uz kuģa tā būtu problēma, un tai pašā laikā tā ir problēma arī tai pašā Somijā, kur mums ir citas atļaujas. Jābrauc ar laivu uz Somiju. Pagaid, jums ir arī mazais Visions tagad, jā? Tagad ir Visions, ko mēs īstenībā arī paturēsim sev. Tieši Aleks viņu sev. Atzīmēsim, no kurienes viņš ir, kā viņš ir uzradies. Jā, nejaušām, jā. Nejaušā kārtā piekabinājās klāt un atvilkā mājās, jā. Tad atzīmēsim, tad jūs šogad Garmin kausā vinnējāt laivu 30,000 eiro vērtībā. Motoru, elektromotoru un eholotu. Tas ir pilnībā tāda strādāja, bez tur laivu tehnoloģijām. Jā. Tad pilnīgi makšķerēšanai darbojoša laiva. Ja? Teiksim tā, pamatlietas ir ieliktas, tagad ir jāsavāk, tā teikt, tādi kosmētiskie darbi jāsaka. Un tad jūs viņu paturēsiet, nesitīsiet gaisā. Aizsēsā mēs viņu nevarēsim atrast. Vismaz ne tuvākajos gados. Tāpēc, kad arī finansiāli, tātad, kā jau mēs runājam, finanses ir viens no galvenajiem aspektiem, jo uzturēt tik lielu laivu, kā ir mums sacensību, tas nav lēti. Tur ir daudz jāiegulda. Bet, pieņemsim, šai laivai degvielas patēriņš ir daudz mazāks. Un treniņu procesā, ja mēs ķeram kaut vai tās pašas līdeks,
mums tās laiva tehnoloģijas nav nepieciešams. Tajā 1-2 dienās, kad viņas vajadzēs, paņemsim, iebrauksim, paskatīsimies ar lielo laivu. Bet pārējās, kad tu ķer asari vai ko, ja vajag, tu vari pastrādāt arī bez viņām. Bet ir mērķis uzlikt arī tai 2 laiva tehnoloģijas, tādējādi padarot to par pilnvērtīgi strādājošu laivu jau, ko ikdienā izmantot. Arī, pieņemsim, mums patīk braukt atpūsties uz kaut kādiem Latgales nostūrīšiem, pamakšķerēt tādā vietā, kur cilvēki vismaz nav tik daudz kā Rīgas ūdeņos, ka tev jau katrs otrais pazīst un kad zivs jau zina jau tavu mānekli. Un tad tur, pieņemsim, ir problemātiski ielaist lielu laivu. Tas ir viens. Un otrs ir neiespējami. Jā, ir bijis tā, ka jānes. Un tādu laivu tu nepanesīsi. Tad šo vismaz var pacelt. Un otrs ir daudz, kur ierobežojumi, dabas liegumi, kur tu nedrīkst izmantot lielos dzinējus. Tad tur noderēs arī šī laiva. Tad liks tiks lietā. Jau paspējāt izbraukt Copē? Copē vēl ne, paspējām atbraukt tikai no organizētās vietas, kur bija sacensības līdz piekabei. Jo viņai vēl jātaisa tā saucamā apkatka 30 stundu, kad motoru nenoslogo, tikai vienkārši pabraukā. Tas dara tikai treniņos. Bet, kā jau teicu, tur vēl ir daudz kosmētiskais darbs ziemā jāiegulda. Tā kā kad būs gatava, vēl nezinām, bet es domāju, ka uz jauno sezonu viņa būs. Mājā būs uz ūdeņiem, jā. Runājot par sakarīgiem ūdeņiem, padalieties ar kādu sakarīgu vietu, kur noķert trofeju. Trofeju? Viens no tādiem jau laikam nebūs neviena noslēpums. Tā ir Alūksne, tieši līdekām. Tāpēc, kad kā rāda pētījumi, tad vislielākais īpatsvars virs metra tieši tur ir noķertās. Un kā mēs redzējām arī ar panoptikas, tad tur viņas ir. Un noķert var, un treniņos mēs viņas dabūjām. Starp citu, tur ir tieši pirmā vieta, kur es personīgi dabūju pirmo līdeku virs metra. Tā kā jā, bet ir mums daudz labi ūdeņi. Tā pati Daugava ar lieliem asariem ir bagāta. Vienkārši ir jāmeklē, jāskatās. Varbūt vajag pašpikot no citiem tomēr, pasakot līdzi. Un Zandarti jau laikam būs Lielupe. Noteikti kaut vai Koknese arī. Daudzi saka, ka tur resursi esot slikts, bet nezinu. Mēs tur treniņos dabūjām gan 90 zandartus, gan no 80 līdz 90 vairākus. Tā kā resursi ir vienkārši tur liela akvatorija. Lielupē tā akvatorija nav tik liela. Bet jā, gan arī jau jebkurā ūdens tilpnē būs kāds trofejas izmēra zivs. Vienkārši vai tu spēsi viņai atrast vietu, laiku un to atslēdziņu. Ir jāiemācās pierunāt pareizi viņu. Labi, vai pēc laivām būs kaut kāds cits sports, karpas? Karpas šobrīd mums ir tāds atpūtas veids, lai atslēgtos no sporta. Mēs aizbraucam tātad ar feederīti, viegliem kātiem, pabaudīt tīri to copi. Bet, tā kā visi kaut kādā brīdī pāraug no viena sporta uz citu. Jūs paši lēkā pa disciplīnām. Kas varētu būt nākošais? Ja to noķert, ja pazūd šeit tas drives. Tas forels izklausās ļoti interesanti. Forels ir diezgan interesants. Arī ļoti interesanti. Tas dueļi ļoti specifiski, ļoti interesanti. Šodien nevar atbraukt, diemžēl. Šodien ir tieši foreļu festivāls, tieši tie priekš jaunajiem iepazīstināt disciplīnu. Ļoti interesants sacensības. Bet, es domāju, ka vēl tik drīz mēs no šī nos nelīdīsim, jo, tā teikt, savu slimību mēs jau pārslimojām, kā jau iepriekš teicām, kad feederi sākām ķert. Mēs nomakšķerējām pāris sezonas ar feederi, un gan es jau tiku jau līdz sporta līmenim gandrīz. Bet tad sapratu, ka tomēr tas nav tas. Tad šī jau ir tā lieta, laikam, kas jau ir iepatikusies, un tu vari gan atpūsties, gan tai pašā laikā strādāt ar to. Jo, kā zināms, mums arī Latvijā ir vairāki gidi, kas ar to pelna. Jā. Varbūt tas arī varētu būt kā viens no nākotnes mērķiem, uztaisīt savu gidēšanas kaut kādu kopienu vai skolu. Okay. Jā, starp citu, es izmantoju vairākas reizes, bijis ar Kasparu Holmu, un es tikai katru reizi ar viņu izbraucot, izbaudu to brīdi, kad viņš man daudz ko iemāca. Katra copa jau ir kā svētki īstenībā, un it īpaši cilvēkiem, kas varbūt ar to nenodarbojas ikdienā, liekas liela nauda, bet tai pašā laikā tev iedod visu. Un tās zināšanas, kas ir krātas. Pagājušo gadu mēs uz ūdens atradāmies gan arī katru dienu, es zinu, tikai tāpēc, lai izprastu labāk laiva tehnoloģijas. Un tad šogad tas jau ir nesis augļus, jo, kā jau zinājām, tad, kā teicām arī, kad 2 nedēļas pirms mēs pārbaudījām, kur zandarts ir, pārbaudījām, ka mēs viņu noķert un vēl mākam tomēr.
Atlika tikai noticēt sev, kad pārējās zivis atradīsim, izdarīsim visu, ko vajag, un tad aizbrauksim pēc tā vieglākās daļas, kas mums ir. Kāpēc Asakainē? Šo būs pat laikam grūti atbildēt, bet draugu lokā mums bija izveidota grupa sākotnēji ar šādu nosaukumu. Un tad kaut kā tas viss aizgāja līdz tam, kad nevajag mainīt neko, paliekam pie tā, kas ir. Un man arī ļoti patika šis nosaukums, jo vienmēr es uzskatījis, ka komandai jāsaucas saistībā ar to, ko tu dari. Tieši, ja runājam par makšķerēšanu. Ko jūs kā jaunās paudzes sportisti varat iemācīt vai ieteikt vecajiem? Tā ļoti kritiski paskatoties jo uz šo visu. Jo parasti ir otrādi. Es gribu zināt, ko jūs varētu ieteikt viņiem. Pieņemsim šis pēdējais posms, kas bija Lielupē tagad Latvijas čempionātā. Varbūt nospēlēt tas, kad mēs esam savā veidā agresīvi. Mēs neko nedaram uz vietas un ilgi. Mēs ļoti daudz skraidam. Bet tajā pašā laikā tas var atmaksāties, tāpēc, ka ir vietas, kur zivis nav. To mums bieži pārmet šie vecā gadagājuma makšķernieki. Ko jūs tur lidojat? Paliekat, sēžat, neatstrādājat līdz galam. Bet ja tur nav, tad mūsuprāt tur nav ko darīt. Un, ir reizes, kad mums tas ir iegāzes, teikšu atklāti, un smagi iegāzes. Un tas bija īpaši Alūksnes posms, ka mēs aizlidojām uz vietu, kur viņa bija. Bet mēs 5 reizes iemetām no sērijas, nepatīk un aizbraucām prom, ko beigās dabūjām pādu paši. Bet tā ir pieredze, un tagad mēs vietas tomēr izstrādājam bišku ilgāk. Bet, ja tur treniņos nav bijis, mēs vispār tur nebraucam. Un sacensībās, ja tur nav bijis kaut viens kontakts, 10 minūšu laikā, vai jēga, nedomāju. Tad labāk es aizskrienam uz nākamo vietu, kur varbūt būs kontakts, un tad jau var izstrādāt līdz galam to vietu. Tā aktīvās zivs var. Tomēr bez to aktīvās zivs cenšamies atrast, kur viņu nav nopresēta tik ļoti. Tie kontakti uzreiz ir pie pirmajiem metieniem parasti. Vai arī ir vietas, kur vienkārši ir ticība, ka tur viņas bija treniņos, tur viņām jābūt. Tad tu strādā. Garmina kapā arī mums bija situācija ar laseriem. Brīnišķīgs rezultāts 41, 38 cm aseri. Bet viss nesākās tik rožaini. Mēs iebraucām tur un pirmā pusstunda bez copēm ar vienu labu copi. Ar vienu labu copi, bet tā bija līdekļa visticamāk. Bet nemetām plinti krūmā, zinājām, ka tas asars tur ir, gaidījām un sagaidījām. Tīras pieredzi varbūt pirms 2 gadiem, bet būtu pēc tās pusstundas jau otrā Rīgas galā. Tas nav izsāks. Vienīgais, kas mums pietrūka līdz šim, ir pieredze, kur tagad mēs krājam, mācamies. Tas, kas cik bez ūdens pavadam laiku ir viens, bet tas, ko mēs pavadam mājās pie YouTube, Facebook, analizējot citus makšķerniekus, ne tikai Latvijā, bet ārzemēs, tas arī ir ļoti liels darbs. Man jau smējās to, kad mājās dažreiz ir dienas, kad to vien dzird kā tikai par copi kaut ko. Tad angliski, tad krieviski, tad vēl kaut kā vāciski. Visās valodās tur iet un visu maļu uz riņķi, bet it kā tas fonā iet, liekas, ka tu nedzirdi varbūt, bet tāpatās kaut kādi knifiņi aizķerās. Un tas daudz ko nospēlē. Un skatāmies, kā Skandināvijā viņi meklē lielās līdekļus, uz ko skatās, kādās vietās, kādus mānekļus izmanto. Tās pats ir kaut kādas tādas universālās mānekļu izspēles, un tad ir kaut kādi mazie knifiņi. Un pie tiem knifiņiem mēs mēģinām arī paši pieķerties un pamēģināt, kā mums tas darbojas. Kā pieņemsim uz asari, tas bija ļoti būtiski, jo, kā jau iepriekš minēju, tad apkārt bija vairākas ekipāžas, viena ekipāža ķēra līdekļus ar tiem pašiem mānekļiem, un 2-3 ekipāžas neķēra neko. Un tikai ja pareizi izspēli varēja pierunāt uz copēm. Un tad, kad jau to bijām sapratuši, jo tajā dienā bija nedaudz pamainījies, nekā bija treniņos tieši izspēle, bet nebija pārāk. It kā ideja tā pati, bet bišku savādāk. Apstākļi bija mainījušies. Ūdens bija duļķēnāks, līdz ar to bez to spēli piemērojam apstākļiem. Jā, un izdevās to atkost, un tad stundā pusotrā mums bija 30 labi kontakti ar lieliem asariem. Tiešām lieliem. Līdeks arī bija. Tur bija starpgadījumi visādi ar tukšajām copēm ļoti daudz tieši līdeku, ko arī ieslēdzās jau atkal mazā panika, bet tai pašā laikā zinājām, ka mums vēl priekšā ir lielo līdeku točkas. Oto, tavā gadījumā, es zinu, tu nodarbojies ar hokeju. Vai nav gadījumā hokejs vainīgs pie tavas mērķtiecības arī mašinēšanā sportā?
Nedaudz agresijas arī. Jā. Laikam jau tomēr būs tieši tā mērķtiecība, vēlme, sišanās līdz pēdējam. Kad bija arī, pieņemsim, gadījumi, kad mēs nepadodamies arī 3 minūtes pirms finiša. Kā pieņemsim, Alūksnes gadījums bija, kad pusstundu pirms beigām mēs saprotam, tas, ko mēs darām, nav tas, kā tam jāizskatās. Un sākām meklēt tas, ko mēs treniņos bijām pamanījuši, kad varētu nostrādāt un noriskējām. Savā veidā atkal risks, bet tai pašā laikā nepadošanās. Un ieraudzījām Sanskatā labu līdeku, pirmais metiens. Precīzs metiens, pirmais, mums tobrīd vēl nebija live tehnoloģijas. Un pirmais metiens Aleksam un ir sauciens, kad ir lielā galā. Un tas mūs arī izglāba no viduvēja rezultāta uz diezgan labu rezultātu. Tikā mums piedestāv. Klau, runājot, tad jūs esat vismaz tādi jaunās gvardas pārstāvi, ja? Ko jūs vispār novājat tādiem jaunajiem sportistiem, kas grib un vēlas iestartēt makšķerēšanas sportā? Pamēģiniet. Nebaidīties, jā. Tas, kad sākumā rezultāti var nebūt arī tik spoži, tas ir tikai normāli. Tāpēc, ka te ir cilvēkiem pieredze, nevelti viņi to ir darījuši 10 un 20 gadus dažs labs. Bet nepamēģinās, neuzzinās. Tas tāpat kā tagad mēs viens par otru lomiem priecājamies daudz vairāk. Ir reizes, kad es varu neķert, es skatos, kā Aleks ķer, es tikai sačuku strādāju. Un ir prieks. Un, kā pieņemsim, bija gadījums, kad lielo samu iecēlām vienā no treniņiem. Prieks abiem diviem ir vienlīdz liels. Tāpēc tu iemācies arī priecāties par citu cilvēku lomu. Un tai pašā laikā mēs arī priecājamies par citu komandu uzvarām, kas ir mums palīdzējuši, kam mēs esam palīdzējuši. Vai jūs būtu arī atsaucīgi dot padomus arī jaunajiem? Tā kā viņš jau pavisam noteikti Facebookā. Droši. Mums bija, ja nemaldos, pirms 2 gadiem, kad pirms gada, kad bija pirmais jauniešu čempionāts, mēs piedāvājām arī ar mums startēt kādam. Uzrādījās tikai 1 pieteikums, tā kā nebija 2 kā nepieciešams. Tad piespēlējām to jaunieti citā ekipāžā un izveidoja viņa komandu. Bet droši var pieteikties, varbūt tās kādā reizē mēs arī varam kādu paņemt līdzi, ja rodas vēlme. Protams, tas nebūs pirms sacensībām, tāpēc, ka tas ir brīdis, kad tur nervi ir situši augstu līmeni un bieži vien mēs pat zivis neķeram. Jo tu strādā bez āķiem vai strādā pa vietām, kur zivju nav, nebūs interesanti. Ir tie treniņi, tā nav patīkama makšķerēšana. Tā nav atpūta, tas ir darbs. Tie ir mānekļi, kuri neķer, tā ir analīze, meklēšana. Jā. Tā no malas ir ļoti garlaicīga. Mēs nekad neņemam tēti, ar mums vienmēr brauc treniņos piedalās, bet viņi pat atsakās braukt tajās reizēs. Jo... Viņi apzinās to, bet mēs arī pasakām godīgi to, ka tagad mēs dodamies uz turieni, kur zivju nebūs. Bet mums tas ir jāizstrādā tikai tāpēc, lai paši sev pierādītu, ka tur nav ko darīt, lai nav pārmetumi sev. Bet un tagad nākamgad pavasarī mums ir paredzēts kaut kādā brīdī doties uz Burtnieku. Uz vairākām dienām, varbūt pat nedēļām. Bet tas būs noteikti brīdī, tad, kad nebūs Latvijas čempionāts. Jo, kā jau iespējams arī redzēt mūsu Facebook lapā Tīma Asakainie, mēs bijām devušies uz turieni un Eldorado. Pusdienas laikā, nedaudz vairāk kā pusdienā, ir iespējams tepat Latvijā dabūt 80 līdekus uz 2. Bet, labi, ne visas ir mēra, bet vairums no tām bija. Ja nemaldos, mērā bija 50 kaut ko līdeks. Neiespringstot pilnībā. Jā, tas ir mierīgi. Jā. Un, pirmā reize, jā. Tā ir pirmā reize mums bija. Un es zinu to, ka tur bija cilvēki, kas ķēra tieši lielās līdekas ar Big Bite. Arī viņi dabūja savas 10-15 līdekas lielās. Nav varbūt tur visas virs metra. Bet no tām 10-15 vairums ir 70-80 centimetri. Tad pusi Rīga, man liekas, aizbrauks uz Burtnieku. Resursu tur neizsmels, es domāju, tik viegli. Tāpēc, ka šogad viens no pirmajiem gadiem, kad rūpnieciskā zveja ir aizliegta. Jā, un ir ļoti palielinājies līdeks vidējais izmērs. Ja agrāk tur visi ķēra tās 45-50 centimetri, tad mums īstenībā bija jau vairums ap 60 centimetri. Jā, skaists līdeks. Un copes ir fenomenāls, jo ķērām 40 cm dziļumā. Tu redzi, kā tā līdeka stāv tur apakšā, tu viņai piemet pie galvas. Tu redzi visu uzbrukumu, visu. Tai pašā laikā tu redzi, kā vēl 3 citas jau skrien pakaļ. Jā, tā nebūs katra diena, kad tā ķersies. Bet nebūs katru dienu uz ūdens, nepiedzīvos to vienu dienu. Klau, uz labas nots varam pietuvoties arī mūsu ātriem jautājumiem. Jā, beidzot arī esam piekļuvuši pie ātriem jautājumiem. Droši vien jūs zināt, ka mums tāda rubrika.
Tu sāc varbūt? Tu sāc. Jā, es varu sākt. Feeders vai laiva? Laiva. Laiva, noteikti laiva. Sacensības vai tomēr hobija copi? Sacensības. Sacensības, noteikti. Laivas vai klasika? Klasika. Laivas. Voblers vai četrbeidz? Čaters. Četers. Asars vai zandarts? Skatoties, cik liels. Nē, te ir viens Tā- vai otrs. Nu, tad Zandars. Zandarts, jā. Gauja vai lielupe? Lielupa. Gauja. Lunda vai vižana? Lunda. Vision. Cik demokrāts. Milzīgs jums paldies. Jā, paldies, Žeki. Novēlu no savas puses noteikti nezaudēt asumu un arī cīņas par, jo izstāst, ka jūs esat uz laba viļņa un lai izdodas arī tajā ambiciozie mērķi, kas ir uz 2000 noslēgumu šā gada un arī uz nākamo gadu. Tā kā Super. paldies, ka Paldies. atnācāt. Paldies, ka Jā. uzņēmāt. Paldies. Copēs frekvencē. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē.